125 gadi, tas ir vesels gadsimts un vēl ceturtdaļ gadsimts. Zemgales filiāle Jelgava ir tiešām kā centrs, jo šeit arī bāzējās lielākā daļa speciālisti, ergoterapeiti, fizioterapeiti, ko izmanto arī citas Zemgales filiāles. Protams, paldies visiem darbiniekiem, visiem tiem speciālistiem, kas šeit to dara, ikdienā pavada laiku un velc savu laiku, enerģiju un sirdsvēt šim misijai. Nevar uzbūvēt neko jaunu, ja tev nav stingru pamatu. Un tie stingrie mūsu iestādes pamati ir tās vērtības, ko darbinieki šajā aprūpes procesā nes sevī ikdienā ar mūsu iedzīvotājiem un, protams, arī paši savā starpā ar kolēģiem. Mums ir tiešām profesiju spektrs ļoti liels un darbinieku skaits arī ļoti liels. Valsts sociālās aprūpes centru Zemgale 8 filiālēs visā Latvijā par mājām sauc aptuveni 1200 iedzīvotāju, un kā darba vietu to ir izvēlējušies aptuveni 750 darbinieku, kuru profesionālā ikdiena ir orientēta uz mērķi īstenot kvalitatīvu, ģimeniskai vidē pietuvinātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Mēs šeit esam 114 darbinieki. Katram ir sava loma, kurš atnāks palīdzēs paēst, kurš atnāks padzerties, kurš atnāks un aizvedīs uz fizioterapiju, atnāks ergoterapeits, atnāks mākslas terapeits, atnāks pulciņa audzinātājs vai mēs no rīta sēžamies autobusiņā un braucam ekskursijā. Mājās šo pakalpojumu nodrošināt nav iespējams. Un ikdienā ir tas, kad jebkurš no šiem cilvēkiem, kurš saņem pakalpojumu, nāk pie mums, drosmīgi nāk, un zina, kad viņš drīkst nākt, un pie tā ļoti daudz tiek strādāts, kad viņam tiek parādīts, ka mēs esam atvērti, uz sarunu aicinām un palīdzam jebkuram. Darbinieku ikdiena tiek pavadīta ar empātiju un cieņu pret katru klientu, sniedzot cilvēku orientētu, sirsnīgu un ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu. Liels palīgs ikdienā ir digitālās tehnoloģijas, kas ieviestas, lai uzlabotu darbinieku iekšējos procesus, kas nepieciešami un ir liederīgi augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanai. Digitalizāciju mēs sākām ar aprūpes programmas ieviešanu, lai atvieglotu mūsu aprūpes personālam ikdienas darbu. Tā aprūpes programma, kas ir ikdienā, mēs viņu redzam strādājot planšetēs, un darbinieks atnākot uz darbu, atver savu planšeti, un viņš redz, kas viņam šodien ir jāizdara. Un viņam attiecīgi ir šī drošības sajūta. Es izdaru šo, atzīmēju, izdarīts, izdaru nākamo, izdarīts. Un no otras puses ir cilvēks, kuram tas ir jādara. Visi mūsu iedzīvotāji katru dienu viņi ir noteikts pakalpojumu saturs, kas jāsaņem. Piemēram, medikamenti, piemēram, pastaigas, piemēram, regulāra ūdens uzņemšana, kaut tā elementāra higienas prasības. Un ar tādu pieeju par šo digitalizāciju, tas iedzīvotājs saņems tieši to pakalpojumu apjomu, kas viņam ir paredzēts, un darbinieks neaizmirsīs kaut ko izdarīs lielajā steigā. Līdz ar to ieguvējs ir pakalpojuma saņēmējs, viņš saņem visu, kas viņam šodien paredzēts, un darbinieks, kuram ir palīgs, kas pasaka priekšā, man ir jāizdara šodien tas un tas. Mēs ļoti darbiniekus iesaistam dažādos izglītošajos pasākumos, lai stiprinātu savas zināšanas, jo bez zināšanām mēs nevaram tikt uz priekšu. Un arī zināšanas ir drošības sajūta. Ja es zinu, tad es varu un daru. Ja es nezinu, diemžēl, man ir bail iet un darīt. Zināšanās ir spēks. Mēs nodrošinām arī supervīzijas, gan grupu supervīzijas, gan darbiniekiem ir pieejamas individuālās supervīzijas. Un lielākais akcents šobrīd ir uz darbinieku digitālo prasmju attīstīšanu. Taiskaitā ne tikai lietojot datortehniku, bet arī, lai darbinieki izveido elektroniskos parakstus, kas ne tikai atvieglotu iestādes līmenī dažādi dokumentu plūsmu, bet arī pašam darbiniekam ikdienā atvieglotu savas gaitas. Valsts sociālās aprūpes centrs Zemgale lepojas par kopīgi sasniegto, bet vēl vairāk par attieksmi, kas ir šī darba patiesā vērtība, par cilvēcību, sirsnību un sapratni, kas valda komandā. Jūs, kad ienākat mūsu pagalmā, pavērojat mūsu cilvēkus. Ja viņi smaida, ja viņi ir priecīgi, tad viņi ir laimīgi. Neviens netiek piespiests un neviens netiek kaut kur bīdīts. Es vēlos, es eju, es zinu, ka man šodien būs rokdarbi,
pulciņa audzinātāja darbā, es zinu, man būs fizioterapeite, es zinu, man būs mūzikas terapeite. Es vēlos, es ceļos, es eju. Es nevēlos, es iznāku teritorijā un vienkārši pavadu laiku šeit teritorijā. Kas visvairāk patīk? Man vairāk patīk te apkārt rāvēt, zīmēt, apkārtot smuku. Svinām Ziemassvētku jauno gadu, 8. martu. Es jūtos, ka savu māju. Jūties visi labi, jā, un man ir gūta reklīda, mūzikas centra televizors, un mēs jau paši daram. Vēl es tur ugunkursu taisi pansionātai uz līgošanu, uz tiem pasākumiem, lai būtu visiem jautri, prieks, lai dzīvē būtu viss. Ar kuriem es darbojos, tie visi ļoti, ļoti mīļi. Es lielāko daļu esmu kopā ar sporta skolotāju Ingu. Mēs ejam staigāt. Pastaigās mēs ejam spēles visādi spēlēt, ja ir labs laiks, gan unikārtis, gan dambretu, gan domino, gan cirku, gan ričuraču. Iedzīvotāju smaidi un uzticēšanās ir darba lielākais gandarījums un atalgojums. Gandarījums ir arī par ģimenēm, kas uz centru skatās kā uz partneriem, nevis tikai pakalpojumu sniedzēju. Tāpēc tu esi šeit aprūpes iestādē un tev cilvēks ir blakus, lai es varu jebkurā laikā aiziet uz veikalu, es varu jebkurā laikā, aiziet uz koncertu, es varu jebkurā laikā aizbraukt ciemos pie radiniekiem, un lai arī radinieki ir tie, kuri ļoti aktīvi iesaistās mūsu iestādes dzīvē. Viņi ir aktīvi, bet mēs gribētu, lai viņi ir vēl aktīvāki, jo mūsu iedzīvotāji ļoti gaida savus tuviniekus, radiniekus ciemos. Tie ir viņiem mazie svētki.